Šajā video es jums parādīšu, un mēs parunāsim par to, kā es personīgi apstrādāju savus galdu virsmas dēlīšus. Ir tā, ka dēlīšiem process ir nedaudz savādāks, galda virsmām arī ir atkal savādāks. Un tas ir mans uzskats no manas pieredzes, no vispārējā. Ja? Tad es jums vienkārši parādīšu, ko mēs darīsim. Mēs sameklēsim vienkārši vienu atgriezumu. Un pēc tam, ja paspēsim, tad arī parādīšu, kā es daru ar dēlīti. Jo, kā jūs zināt, ir tas saucamais grain pops, šķiedras pacelšana. Ja? Jo ļoti daudz par to aizmirst. Un ir tā, ka tu uztaisi galdu, tu aizsūti klientam, viņam kaut kas izlīst. Un klients jau raksta, man pēc pirmās lietošanas reizes, ja, piemēram, gaļas dēlītes, galds, ja, viņš palika ļoti ass, teiksim tā, nav tā virsma forša. Jo man personīgi patīk apstrādāt, vismaz, teiksim, tā dēlīšu, vismaz līdz pat 1000, ja. Tas nav obligāti, tikai tāpēc, ka lielākā daļa cilvēki vispār dēlīšus apstrādā 240, maksimums 320, ja, un viņi sūta ārā. 320 vēl ir ok, bet es zinu, ka daudzas paliek pie 180, 240, kas manā uzskatījumā nav forši, jo man patīk tā, kad es ar roku laižu pa mēbeli, pa dēlīti, es jūtu to gludumu, ja, tad es zinu, tas ir priekš manis, tas man patīk, ja. Nevis, kas tas tāds, nē. Tad jā, es vienkārši parādīšu, ko mēs darīsim. Es ceru, ka man ir visi mušpapīri, iesim solīt pa solītim. Es arī pat parādīšu, ar ko es parasti sāku, ar kādiem gripiem, ja. Un tad uztaisīsim grain popu, šķiedras pacelšanu, un tad ievaskosim ar mani cietā vaskeļi, un tad paskatīsimies rezultātu un iztestēsim eļļu vēlreiz. Šeit tepat darbnīcā mēģināsim nenopludināt darbnīcu, ne? Pēc iesēdies dīvānā un paņem čipšus, alu, kvasu, ko tu gribi, un vai arī vienkārši tāpat sēdi telefonā un paskatīsim, let's go. Šeit es izmantoju 180, 240 un 320 mušpapīrus. Bet priekš dēlīšiem es eju līdz 1000, bet arī nevienmēr. Tad vienkārši vienmērīgi noslīpējam ar vienu, otru, trešo, un pēc tam izdzenam ārā puteklīšus, un tad nosmidzinam arī ar ūdeni. Ja gribat, varat arī iemasēt kārtīgi. Tad, kad viņš jau ir pastāvējis kādu stundu, tad jūs jutīsiet, kad šķiedra ir pacēlusies. Tad vienmērīgi ar roku noslīpējam. Un viņš atgūst to pašu formu, kāds viņš bija iepriekš, pirms jūs uzsmidzinājāt ūdeni. Bet daudzi slīpē ar slīpmašīnām. Bet, es to daru priekš dēlīšiem ar slīpmašīnu. Pēc tam parādīšu. Tad, kad jūs esat apmierināts ar virsmu, kad viņi ir pietiekoši gluda, šķiedra ir pacelta, pēc tam ir noslīpēts, tad varat likt virsū eļļu, vasku vai ko jūs citu izmantojat. Es izmantošu savu brīnumdarbu, jo manā uzskatījumā viņš ir baigi labais. Pēc tam mēs video beigās par viņu arī parunāsim un es parādīšu, kas kokā. Es parasti izmantoju lupatiņu, bet šoreiz es noslinkoju un paņēmu pulējumu, jo man liekas, ka tādā veidā viņš labāk klājās. Kā jūs redzējāt, process tam viss ir ļoti vienkāršs, bet jums ir jāskatās pašiem, ar kādiem mušpapīriem jūs to darat. Es personīgi eju 180, 240, 320 un 400, 600. Skatos pēc tā, ko es taisu, tā ir galda virsma vai tas ir dēlīts, ja. Dēlīšiem es citreiz vienkārši eju pat līdz pat 1000, vienkārši, ja man baigi nav ko darīt, nekur nav jāsteidās, jo gribās tomēr, kā jūs teicu, to nobeigumu finišu, ja, lai viņš ir gluds. Pārklāt viņu, uzklāt viņu gan ar lupatiņu, gan ar šo pulējumu padiņu, ja, atkarīgs no jums. Pulējumu padiņu patīk labāk, tikai tāpēc, ka man liekas, ka viņš labāk viņu iedzen iekšā koka šķiedrā. Bet tagad mēs pagaidīsim kādu brīdi, lieko noslaucīsim nostī un pēc tam parādīšu ūdens testus. Jau uz vienkārši, viņš diezgan labi būs sajoties iekšā. Bet tas ir tā, kā es apstrādāju galda virsmas un dēlīšu.
Bet mēs vēl mēģināsim paspēt vienu dēlīti šodien un arī viņu apstrādāsim. Dēlītim plus mīnus process man ir tāds pats, varētu teikt. Nedaudz atšķirās. Jau smuks spīd. Un tas ir tikai 320. Tad iedomājies, kāds skats ir, ka tu ir 1000. Bet man liekas, man nav tāds mušpīd. Man ir 108, 240, 320, 400, 600, man liekas, nebija 600, 800 tūkstoši vajadzēja. Nu, nekas, gaidam. Ir pagājis aptuveni stunda, kad mēs viņu nosmērējām. Lielākā daļa ir sasūkusies iekšā. Ceru, ka jūs redzat, jā. Tur varētu teikt, ka pat jau ir sauss, jā. Nu, šis vasks ļoti labi klājās, ļoti labi iet iekšā. Iesūcās. Tad atstāsim viņu vēl kādu brīdi, kamēr mēs gaidām šo. Paskaties, cik skaists ozols īstenībā. Redzat? Vienkārši paskaties. Kamēr mēs gaidām to, man ir jānosmērē šis dīvāna galdiņš. Tad nosmērēsim šo. Šo es smērēju ar lupatiņu. Virsmā uztaisīju grainpopu. Pārējiem es grainpopu netaisu, jo viņam nebūs saskarsme ar ūdeni. Es tikai tām detaļām, kurām ir vairāk saskarsme ar ūdeni, piemēram, šeit krūzu uzlikt kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc tagad nosmērēsim ātri šo. Šis ir viens no maniem veciem dēlīšiem. Viņš nav vispār slīpēts, viņš ir tikai izlaists caur biezumu evelē. Jup, tieši tā. Tad šeit mēs sākam slīpēt. Arī sāku. Šoreiz sāku ar 150, 180, 240, 320, 400, un tad 600, 800, ja ir, un 1000. Bet tas nav obligāti. Un galvas šķiedras dēlīšiem. Es taisu šķiedras pacelšanu, draugi, 2 reizes. Jā, varbūt tas nav vajadzīgs, bet tāpēc, kad viņam saskarsme ir vairāk ar ūdeni, es to daru 2 reizes. Uzliksim pirmo kārtu, pažāvēsim, un pēc tam otro jau es izdarīšu jums nerādot. Tad, kad viņš ir nožūs, es vienkārši pārēju pāri nedaudz ar 1000 smužpapīru. Un, protams, ar kompresoru izpūšam visu ārā un liekam virsū vasku, eļļu. Šeit es atkal izmantoju pulējumu, jo man liekas, ka viņš labāk ieiet tajā šķiedrās iekšā. Bet, ja jūs gribat, jūs varat uzklāt vispirms eļļu, parastu eļļu, minerālu eļļu, ne jau motoru eļļu, jā. Un tad vienkārši cieto vasku. Un jūs redzat, skaists dēlīts. Tad mums galā sanāk šāds foršs vienkārši dēlīts. Es dēlīšu bieži netaisu, jo es viņus taisu vairāk, teiksim tā, kad nav ko darīt. Jo, kā es iepriekšējos videos teicu, kad es vairāk fokusējos uz galdiem, meblēm un tādām lietām. Jo dēlīts, to dēlīt var jebkurš uztaisīt. Tas ir vienkārši tā, liek naudas kāpēc viņi, teiksim tā, jā. Jo, piemēram, rītā nebūs ko darīt, tad es taisīšu dēlīšu. Un rītā jābrauc pēc materiāla pakaļ ir un tādā gadā. Tad tas vasks piedod tādu foršu sajūtu, un viņš perfekti gults ir. Tiešām, vienkārši superīgi. Un tas arī man patīk. Tad uzmačīsim ūdeni virsū, paskatīsimies. Jo esmu izmēģinājis visādas eļļas, visādas vaskas, esmu arī taisījis bišu vasku ar minerālu eļļu kopā. Ja kādam ir jautājumi par to, droši raksta, tad var uztaisīt video par proporcijām, kas ko kā to darīt. Jo priekš dēlīšiem pats labākais ir bišu vasks un minerāļa. Bet tur ir vēl viens sastāvdaļa, ko es arī izmantoju. Bet tagad šo pašu visu, es jau noliku viņu, jā. To, ko es uztaisīju, izmantoju gan dēlīšiem, gan saviem galdiņiem, pilnīgi visam, jā. Jo viņš ir pilnībā food safe, jā. Ēdienu droši saskarē ar ēdienu. Tad, jo, kā jau es teicu, esmu izmēģinājis visu kaut ko.
un rezultāts man neapmierināja. Jo, kā jūs ir, kas zina, ir, kas to nezina, ja? Piemēram, šim ozolam, tieši šim ozolam, ja? Viņam ir vaļējā šķiedra. Ko tas nozīmē? Varbūt redzējāt video, kad es būtu ar kompresoru, ja? Gaiss gāja cauri. Tas ir tieši šim ozolam, ir vaļējā šķiedra, ja? Un tādā variantā viss sasūtās iekšā. Tad šim ozolam nav vaļējā šķiedra. To var redzēt, ja jums vienkārši paņemat ozolu un ar kompresoru vienkārši tādā veidā mēģināt izpūst cauri. Ja. Viens ozols ļauj izpūst, otrs neļaus. Neatceros, kurš tas bija amerikāņi, vai baltais vai sarkanais. Bet, jā, tāpēc arī es uztaisīju savu vasku, par ko es tiešām ļoti esmu apmierināts. Ja. Pietiek muldēt un davai uzmačēju visu ūdeni. Vienkārši ūdeni minīt kaut ko, nezinu. Kas vispār notiek ar steiniem? Laba ideja. Uzmačīsim virsū steinu. Kas notiks ar steinu? Vai steins nokrāsos man dēli? Bet to pēc tam. Tā. Šis dēlītis stāvēs kādu brīdi, jo viņš pēc tam ies pārdošanā. Bet rēķinies ar to, ka viņš ir tikko nosmērēts. Rezultāts ir labāks pēc 24, pēc 48 stundām. Jo tad viņš ir pilnībā sacietējis. Bet kā jūs redzat, ja, ūdens vienkārši iet projām. Viņš nesūcās iekšā. Un tas ir tas, kas man patīk. Protams, arī ar eļļu ir tas efekts, bet eļļa padara dēlīšus vienmēr mitrus, bet šis vasks nepadara mitrus. Viņš sasūtās iekšā un visks. Un viss, tā es gribēju teikt. Un otram dēlim būs tāda pati. Un kas notiek, kad mēs noslaukam? Vai šķiedri pacēlās? Jo pēc būtības šķiedri tagad ir jāpacēlās augšā. Ja mēs neesam uztaisījuši grain pop, vai ir slikta eļļa vasks. Vispār nekas nav pilnībā. Bet, rēķinu to, ka es viņu tagad uzreiz tādā veidā mazgāju nost, jā. Tāpēc labākais ir gaidīt. Paņemam dēlīti. Vienkārši patestēsim, paspēlēsimies. Šis jau ir foršāks, jau jūt, kad, tiešām patīkam. Bet, protams, tas pats efekts. Starpība nekāda, kāda šķiedra. Sāna šķiedra vai gala šķiedra. Jā. Tāpēc, ja kāds vēlas iegādāt šo vasku, viņš ir pieejams mājaslapā, piegāda arī uz Latviju. Man liekas, ka bija 30 poundu ar piegādi. Un tagad uzliksim virsū nedaudz steinu, bet arī jārēķina to, kad viņš nav sacieties pilnībā. No steina viņš īstenībā varētu atstāt traipus. Bet, kas neriskē, tas nevienā. Nav ko darīt, tad vajag paeksperimentēt. Izsmērēsim šādi. Es starpību neredzu. Jūs redzat starpību? Labi, viņš ir gaišais. Bet viņš smiedrā kā gojsūdi. Paņemsim, sameklēsim jau apstrādāt dēli, kurš stāv jau nedēļu. Šis ir mūsu lielais testa dēls, kas viņu atcerās. Un šis dēls jau, kā jāsaka, ir izturējis karčeri un visu pārējo, jo šis dēls stāv jau nedēļas divas. Un kā jūs redzat, lai ko es darītu ar šo dēli, parausim bišķiņ tuvāk. Lai ko es ar viņu darītu. Ūdens vienkārši negrib viņā sūkties iekšā. Paskaties, es varu berzēt. Ja. Tad ūdens vienkārši atsakās viņā iesūkties. Netīši, tāpēc, ka viņš darbnīcā stāvēs. Un arī mēs neko nejūtam. Apgriezīsim otru pusi. Testam ar steinu. Es nesačapaļu dēli. Viņiem pēc būtības būtu jāpasargā gan no traipiem, kafijas, visiem pārējiem. Es domāju, ka arī viņš to dara. Papīrs izbeidzās. Beigās kāds to dēli nopirks, ko es darīšu. Labi, es jau baigi berzēju. Paberzēsim vēl. Kas notiks? Tagad nomazgāsim.
nekas nenotika. Tātad viņa pasargā. Man lupats izbeidzās. Viņa pasargā arī no steiniem un traipiem. Nu, nobeigumā vienkārši tāds mazs eksperiments, jo es vienmēr esmu gribējis pārpētīt. Man vēl ir jāpārpēt, kas notiek, kad viņi uzklāj uz virsmas, kuri jau ir apstrādāti. Ja man klients rakstīja, viņš gribēja pirkt manu vasku, aizmirs. Un jā, viņš gribēja pirkt manu vasku, bet es nemācēju vēl pateikt viņiem, es teicu, labāk ir iztestēt. Tad, kā jūs redzat, aizsardzība jau ir uzreiz, pēc dažām stundām, teiksim tā. Bet, protams, pilna aizsardzība 24-48 stundas. Vēl labāk pat nedēļu, jo viss ir atkarīgs temperatūra un viss pārējais. Tad, nu tā, vienkārši nedaudz tāds foršs informatīvs video. Jā, un dēlim nav nevainas. Nepacēlās šķiedra, ne nokrāsojās. Pat ar lielu berzēšanu, jā. Kas ir ļoti labi, tas nozīmē to, ja tev ir galds mājās vai kaut kas tam līdzīgs. Tu tur vakarā dzer vinčiku un vinčiks uzlīst virsū, jā. Tu zini to, ka tam galvenam nekas nenotiks. Bet mēs vēl varētu uztaisīt video. Mēs varētu apstrādāt vienu dēli un pēc nedēļas liet viņam virsū pilnīgi visu. Red Bulls, vīns, alus, ūdens. Viss, ar ko ir saskarsme ikdienā. Kafija, ēdieni, karsts, silts, augsts. Ja? Tas, es domāju, būtu ļoti interesanti. Ja jūs gribat tādu video redzēt saistībā ar manu cietā vaskeļu, tāpēc droši piekomentēt un kaut ko izdomāsim. Jo es tagad mēģinu taisīt sarakstu, kādus video taisīt, un tā man ir vieglāk. Nekā vienkārši randomā ienāk darbīcā kaut ko šodien uztaisīsim. Tāpēc tā, paldies, ka noskatījies. Tiešām esmu ļoti pateicīgs tiem, kas skatās, jo tas man nozīmē daudz, tikai tāpēc, ka es gribu kaut ko lielu uztaisīt, ne? Un uzspiežam laiciņu, jā, un iesakojam, ja nav slinkums. Un tiekamies jau nākušajā video. Es jums vēl varētu pastāstīt kādā citā video, kuras pērku materiāli, cik mums izmaksā, bet viennozīmīgi izdomāsim. Ja kādam ir saistībā idejas par kontentu, tad droši komentējiet, ko jūs vairāk gribat redzēt, jo man ir rutīna. Man preces gan arī izvēj viens un tās pašas, un tagad ar to laiku ir tā, kad es slinks palicis nedēļām, vai slikti jūtos, tad es tā baigi slinkoju pa darbnīcu, bet kopumā reāli visu laiku preces paliek tās pašas. Kad man ir laiks, es taisu jaunas preces. Bet, nu, kā ir tā, tad tas arī viss. Gribi vaskeļu? Mājaslapa ir aprakstā. Tiekamies.